Tā, nu labvakar, meitenes. Prieks, ka atkal mēs esam sanākuši, un šodien mēs runāsim, bija arī pieprasījums, kad neesam ilgi runājuši par B vitamīniem, tā kā mūsu kompānija ir izveidot ļoti liels smuks kompleks, kur ir visi B vitamīni, kas cik vien ir, vienā komplektā, sabalansēti. Atceramies vienmēr to, ka mums ir viss sabalansēts, ja viens otru papildina, lai mums viens otru mēs šos vitamīnus var uzsūkties, izveidoti ir jonu veidā, jā, tātad uzsūcās šūnā, kā mēs iedzeram, un šis te komplekss sastāv no B1, B2, B3, B5, B6, B7, pats interesantākais ir B9 un B12. Tāds te liels B kompleks. B1 atbalsta imūnsistēmu, palīdz nervu sistēmai stiprināt atmiņu. B2 piešķir ādai spīdumu, regulē elpošanas sistēmu. B3 samazina sirds un asinsvadu slimību riskus. B5 pātrina ogļhidrātu un tauku sadedzināšanu. B6 tas uzlabo miega kvalitāti, atbalsta serotonīnu un melatonīnu hormonu. B7 ražošana nodrošina nepieciešamos enzīmus nagiem, matiem, ādai. B9 atbalsta mātes un bērnu attīstību grūtniecības laikā. B12 tas nodrošina sarkano asins šūnu veselības nervu sistēmā. Tālāk uz priekšu mēs pa katru vitamīnu daudz vairāk parunāsim tieši kas, kā, ko, un ko viņš dara un no kā viņš ir veidots. Tātad B1 vitamīns, kā jau mēs runājam, ir atbalsta olbaltumu sintēzi un nervu darbību ogļhidrātu vielmaiņu. B2 vitamīns ļauj imūnsistēmai efektīvi darboties. B3 vitamīns nācīns novērš pārtikas enerģiju vielmaiņai enerģijā, lai sadedzinātu hidrātus. Vitamīns stimulē vielmaiņu. B1 vitamīns, tātad tiamīns, ir viens no 8 B vitamīniem, kas ir ļoti nepieciešami neaizstājami veselību organismu darbībai un enerģijas metabolistu atbalstam. B1 vitamīns ir ūdenī šķīstošs vitamīns. Tātad viņš šķīst ūdenī, tāpēc arī viņi ir savienoti, ka viss šķīst ūdenī, ka viņi šūnā ieejot, viņi uzreiz izšķīst un uzsūcās asinīs, ja? Tāpēc viņus arī var kopā salikt. Un vēl aniona formulā, tad pēc tam ļoti ātri viņš uzsūksies asinīs un šūnā. Tātad B1 vitamīns ļoti ātri uzsūcas, audos ilgāk par dienu, tāpēc tas katru dienu jāuzņemam pārtiku. Par to, kā un kas tālāk mēs arī runāsim. B1 vitamīns tiamīns veidā ir nepieciešams nervu sistēmai funkciju atbalstam. Ja B1 vitamīns ir pamaz, tā tad var būt ar nervu sistēmu satraukums. Palīdz paaugstināt organismu izturību pret ikdienas stresu. Ja, tātad, ja B vitamīns mūsu organismā trūks, tad mēs esam nervozi, satraukušies, ja ātri mēs uzbudinamies. Ja? Ar šī vitamīna trūkumu var rasties dažādi simptomi, piemēram, arī nogurums, aizkaitenība. Tātad, ja mēs uzreiz ātri mēs tā uztraucamies, uzreiz uzņemam to, ja kaut ko nepareizi pasaka. Depresija, kā arī diskomforts vēderā, problēmas ar ogļhidrātu gremošanu. Tad gremošanas sistēmai arī ir vajadzīgs B1. Turklāt tiamīna deficīts var izraisīt tādas slimības attīstību, kā teik, kas izpaužas kā svara zudums. Tad var cilvēks pēkšņi arī tikai pieņemties svarā, bet arī viņš ļoti ātri nokrīt svarā. Ja? Pēkšņi ne no šā, ne no tā krīt un paliek vājš. Vājums organismā, sāpes arī izraisa B1 vitamīns, ja ir par maz, garīgās aktivitātes zudums, ja tad nav sirsnības, ja viņš ir uztraukts, nervos, sirds ritmu traucējumu, sirds mazspējējumu. Sirds mazspējai B1 vitamīns vispār ir ļoti, ļoti svarīgs.
B1 vitamīns ir aiztaisās dažādu enzīmu procesos un ogļhidrātu vielmaiņas procesos, kā arī sniegs atbalsts sirds un asinsvadu muskuļu sistēmām. Solgārs B1 vitamīns palīdz uzturēt veselīgu šī vitamīna līmeni organismā. Produkts piemērots arī veģetāriešiem un vegāniem. Tātad vegānu B1 atsevišķi protams, kur mēs varam dabūt un nopirkt B1 atsevišķi, bet B1 nevarēs kopā, neuzsūksies, ja nebūs C vitamīna. B1 neuzsūksies, ja nebūs B5. Jā, tātad tāpēc arī atkal ir, kā mēs esam izveidojuši to B vitamīnu kompleksu, kas viens otru papildina, tāpat kā mūsu kalcijā ir viens otru papildinātāji, jā, lai visi šie vitamīni uzsūktos organismā. Un tātad mūsu vitamīnu var arī dot vegāniem. B1 vitamīns ir atrodams gan augu avotos, ļoti daudz ir klijās, zaļos zirnīšos, griķos, tāpēc iesaku vairāk ēst griķus, brūnajos rīsos, nevis baltajos, pupās, raugā, gan dzīvnieku izcelsmes avotās, olās, cūgaļā un aknās. Par tām gaļām, protams, jau mēs esam runājuši, kā tagad tur ir, bet tomēr viņi ir jāēd. Ja? Ir jābūt, lai būtu B1 un B6 vitamīns. Tas ir ļoti, ļoti cūgaļā daudz, un olas faktiski ir jābūt gan izveik katru dienu. Ja? Vairāk labāk vārītas nekā ceptas, jo tad viņš tur pazūd, tas vitamīns. Svaigā veidā, šobrīd, ja ir lauku olas, tad ir cilvēki, kas dzer šīs jēlās olas un B vitamīnu, viņam tur ir daudz vairāk, bet ir jāzina. Veikalu olas, protams, es neiesaku. B2 vitamīns mums ir riflavīns, tātad tas ir nepieciešams veselai ādai, matīm un acīm. Riboflavīns, kā arī antioksidants, ļoti cīnās ar kaitīgām daļiņām organismā, ar brīvajiem radikāļiem. Riboflavīns ir nepieciešams arī B6 vitamīna un foliskāpes pārveidošanā. Tātad kopā jābūt ar B6 vitamīnu. Nevar vienu pašu B2 vilkt, pirkt un ēst un dzert, ja mēs, jo viņš neuzsūksies, ja nebūs normā B6. Ja, un viņš palīdz B6 vai otrādi. B6 būs ar B2, jābūt ir lai B6 uzsūktos veidošanā tieši organismā, jo B6 veidojās organismā. Lai organisms labāk uzsūkt, palīdzēt viņam uzsūkties, ja? B2 vitamīns ir būtisks sarkano asins šūnu ražošanā. Ļoti, tātad, lai asins šūnas veidotos, lai vecās šūnas noārdītos un jaunās šūnas veidotos, ja ir B2 pamaz, ir cilvēkiem, kas neveidojās asins šūnas. Un baltie asinis ķermenīši pārņem vairāk nekā šīs sarkanās šūnas. Un tad ir mums lēkēmija. Ja viss ir ļoti, ļoti par maz. Bet viņš tik ātri neuzsūksies, lai viņš atjaunotos, tad ir daudz, viss, kas cits kopā, tad citu kompleksu, lai būtu to atjaunošanā, bet to var atjaunot. B2 vitamīns var novērst kataraktai, tātad acu lēcu bojājums, tātad actiņai jābūt B2, ir jābūt vitamīnam, lai acs mitrums būtu, lai acs gļotādai būtu, ja, lēca, lai normāli strādātu, ja arī var šos te B vitamīnus padzert, ja ir pasliktinājusies redz. Protams, mums ir arī magoņu eļļa, ja, kura ļoti labi palīdz mums ar papildu svaru kopā, un tad tādu kompleksiņu var arī padzert un uzlabosies, lai visu laiku actiņā mums ir šīs te gļotas normalizācija, lai lēcas nesabojātos. Riboflavīna lietošana vitamīnu veidā novērš kataraktas attīstību. Ja viņš B2 ir pamaz, tad rodās katarakta. Viens no iemesliem, lai rastos katarakta. Pie migrēnām, ja ļoti daudz migrēnas ir, vai ļoti stipras galvas sāpes, starp citu ir B vitamīna trūkums organismā.
Jā, un tad ir, protams, šis te vitamīns ir jāuzņem. B3 vitamīna priekšrocības ir enerģijas līmeņa paaugstināšana. B3 ir svarīgs enerģijas ražošanā un palīdzēs jums justies enerģiskākam, palīdzēt uzlabot izturību un veselīgai ādai uzturēšanai. B3 veicina veselīgu ādu, palīdzot uzturēt tās mitruma līmeni no iekšpuses. No ārpuses mēs varam daudz ko darīt, palīdzam. Mums ir daudz līdzekļu, mums ir gan sejas ādai, gan lai ķermeņa ādai, ja, tad losjoni, barošana, viss kaut kas mums ir, bet no iekšpuses ir vajadzīgs B3 vitamīns. Nodrošināt arī B3 nodrošina nervu sistēmu, palīdz nervu sistēmai uzturēt labu garstāvokli, jo, ja mums ir nervs, kā es saku, uzvilkti, tad mums nekāds labais garstāvoklis tur nebūs, ja? Bet arī ir tas, ka B3 ir vienkārši pamaz organismā, un tad mēs to nevaram sevi savākt, kā es saku. Ļoti labi palīdz gremošanas sistēmai. B3 veicina normālu gremošanas sistēmas darbību un palīdz uzturēt veselīgu gremošanas traktu. B3 ir ļoti svarīgs žultī, un B3 ļoti svarīgs tieši kuņģu darbībai. Vairāk zarnu traktam ir B6, B5, bet B3 ir tieši kuņģu darbībai vairāk, ja, lai var sagramot. Ja viņš ir pamaz, tad tur arī var būt viens no iemesliem atkal, kad ir problēmas. Tātad B5 vitamīns, pantenskābe, ir viens no mūsu 8 ūdenī šķīstošiem vitamīniem. Visi vitamīni šie, kas līdz šim ir, tie visi šķīst ūdenī, tāpēc viņi ir salikti kopā. Tātad B5 mūsu ķermenim pārvērst pārtiku enerģijā, tieši sagramošanu. B3 mums ir, lai viņš to darītu, B5 viņš ir vajadzīgs, lai būtu no pārtikas enerģija. Ja B5 enerģijā nav. Ēdiens uzsūcās, to kaut ko mēs tur paņemam, ja, bet tā enerģija nenotiks, ja nebūs tas spēks organismā, ja ir pamaz B5. B vitamīni ir svarīgi arī ādai un matiem. Arī nervu sistēmai ir B5 vajadzīgs. Ļoti svarīgi ir loma metabolismā. Papildus enerģijas ražošanai spēlē B5 ir tieši atkal sarkano asins šūnu ražošanā virsnieru dziedzeroši, ja ir B5 un vispār B kompleks, ja ir pamaz organismā, virsniere var apstāties. Virsnieri var nestrādāt un netaisīt šo te pareizo sistēmu attīrīšanas nieres sistēmā. Ja? Ja ir B pamaz, un B5 ir tas, kas tajā apakšnierē tieši šos dziedzerus darbina. Un apakšnieri atbild par hormoniem. To izmanto arī koenzīna A sintēzē. Enzīmi, kas piedalās vairākās ķermeņa reakcijās, īpaši taukskābu sadalīšanā. Tātad, lai sadalītu organismā taukskābes, lai neuzkrātos organismā par daudz taukskābes, B5 ir jābūt normāli. B5 pārtikas avoti ir tātad nelielā daudzumā ir bagāta ar B vitamīnu, ir aknās, olu, dzeltenumos, nevis baltumā, jo īstenībā cilvēkam arī tieši tas olu dzeltenums ir vajadzīgs vairāk nekā baltums. Pienā, gaļā, pilngraudu graudaugos, pākšaugos, kartupeļos, brokoļos un avokādo. Avokādo ir visvairāk. Šo uzturvietu viegli iznīcina, karsējot un saldējot. Tātad jāēd viņi ir censties tomēr tā nepārāk apstrādāt. Jā, kartupeļus mēs, protams, zaļus neēdīsim, jā, bet censties viņus varbūt sautēt. Nevis vārīt un nevis nekādā gadījumā necept. Jā.
tad no B vitamīna tur nebūs nekas, un visas pārējās vielas ar nekas nebija. Sasaldētos arī nestrādā. Ja ir sevišķi pākšaugos ļoti saldētie iznīkst un ātri pazaudējās. Tā kā pupas, zirņi, ja tie ir, un tieši ar pākstīm, piemēram, dzeltenās pupiņas, jā, ar visām pākstiņām jāēd, tur būs ļoti daudz B5 vitamīns. Turklāt tas var arī zaudēties gatavošanas procesā, ja? Tātad grauzdēšanā nedrīkst malt, nedrīkst griezt, sevišķi ar metāla nažiem, starp citu. Jā, ir jābūt vai nu koka nazim, vai nu keramiskiem nažiem, ja ļoti iespaidojās metāla naži, kā mēs esam pieraduši, diemžēl. Jā, un šis te process ar metālu, viņš ļoti ātri B5 iznīcina, viņš vienkārši pazūd. Vai nu arī kopā apstrādājot tātad ar etiķi vai sodu, ja mazgājam, tad mums ir, protams, ideāli līdzekļi, ar ko mēs viņus varam mazgāt, lai mēs viņus nebojātu. Tātad ir svaigā gaļā dārzeņos, veseli graudi satur vairāk, galvenokārt ir rafinētā eļļā, koncentrēta un saldētā pārtika pārējā, nevis tā, ko mēs runājam par pākšaugiem. B6 vitamīns ir pridoksīns, veicina sarkano asiņu šūnu veidošanos muskuļos tieši un atbalsta tieši muskuļu attīstību. B17 ir ļoti tāds interesants, ļoti enerģijai uzlabojošs B vitamīns, kurš ir ļoti reti vispār dabonams, izvelkams, ja. Mums viņš ir pievienots ļoti maz, bet viņš tur mums ir, ja, kas dod to enerģiju, jo B vitamīna mūsu kompleks būs ļoti laba arī enerģiskais avots. Ar ogļhidrātiem, olbaltumvielām un taukiem strādā. B9 folijas skāba atbilst jaunu šūnu veidošanās un novērš DNS mutāciju. Vairāk drusku par B6 vitamīnu. B6 vitamīns sevī ietver saistītu savienojumu grupu. Tas top ar peridoksīnu un peridoksālu, peridorsānu mežģās jau, ja? Bet katrā ziņā tāds kompleks, kas veido šo te B6 vitamīnu. Kopā ir ļoti liela spēle organismā tieši peridoksīnam. Ja, un lai viņš sasniegtu visu šūnas un lai viņš uzsūktos pareizi, ja, viņam ļoti liela darbība ir jābūt, jo viņš pats organismā it kā veidojas, bet viņš nevar tik ātri organismā izveidoties, jo mēs par maz viņu dodam. Ar pārtiku mēs dodot, viņš pats arī vairāk papildinās organismā. Tāpēc viņš ir vajadzīgs kaut kad atsevišķi padzert. Var B6 atsevišķi padzert, jā, bet tā kā mums ir kompleks, tad katrā ziņā atsevišķi nav jāmeklē. Jā, un atkal ir ūdenī šķīstošs vitamīns. B6 notiek saglabāts ļoti ilgi organismā, viņš neizdalās tik ātri kā pārējie vitamīni no organisma. Jā, un ir viņš ļoti, ļoti vajadzīgs organismam visu enerģiju un vielmaiņas veidošanā. Tas ir pirmais, ko dara B6 organismā – vielmaiņas normalizācija. Ja ir B6 par maz, arī var būt tas, ka nevar nokrist, pieņemsim, svarā. Vielmaiņa ir vajadzīga normalizēt arī pie tievēšanas. Ja vielmaiņa nepareizi strādā, mūsu organismā gan neuzsūksies, gan arī nestrādās vairogdziedzers, kā tas vajadzīgs, jo vairogdziedzers arī atbild par mūsu vielmaiņas normalizēšanu. Bet, ja ir B6 vitamīns par maz, vielmaiņa nenormalizēsies. B6 vitamīns ir ļoti lielu un nozīmīgu lomu organismā spēlē arī tātad makroelementu vielmaiņā. Ogļhidrātu, olbaltumu un tauku uzsūkšanās organismā. Tas darbojas kā koenzīms daudzās fermentīvās reakcijās, kas pārvērš šīs uzturvielas enerģijā.
Vispār B vitamīni kā tādi mums ir enerģijas avots. Ja? To mēs esam sapratuši. Nodrošinot vienmērīgu un efektīvu enerģijas piegādi ķermenim. B6 ir ļoti liels enerģijas piegādes komponents, es teiktu. Ja? Ļoti spēlē otrs, kas ir, tā ir neiromedikācijas sintēze, kas sintezē serotonīnu, tāda deponīna un gammas aminoskābes organismā. Šie neiromedikātori spēlē nozīmīgu lomu tieši garstāvoklim, emocijai, tātad kognitīvo funkciju regulēšanai, ja, tātad vairogdziedzaru regulēšanai, vilmaiņu regulēšanā. Un tieši mentālajā situācijā, labsajūtā, lai mums būtu enerģija no iekšpuses, ne tikai uz ārpusi, bet arī iekšpusē mums jābūt ir enerģijas normalizācija. Un B6 ir tas, kas to dara, palīdz mums to darīt. Ļoti labi arī palīdz imūnsistēmas atbalstam. Arī viens no tiem, kas, ja B6 ir pa maz, arī imunitāte, tad, ja nebalansēsies, tad imunitāte nevar to atļaut. Tātad, jo B6 atbild par imūnšūnām tieši, par limfocītu normalizāciju, interlektīnu normalizāciju un to aktivizēšanā. Labi funkcionējuši imūnsistēma ir būtiski ķermeņa aizsardzība pret infekcijām un slimībām. Tātad, kā jau mēs visu laiku par to runājam, imūnsistēma. Imūnsistēmu mēs paaugstinām, mums ir jāpaaugstina, tas ir pirmais, kas aizsargā mūs no infekcijām. Ja ir zema imūnsistēma, mēs ātrāk varam saslimt un ātrāk infekcijas mūs pieņems. Jā, bet arī B6 atbild par to. Jā. Un vēl mums atbild B6 par hemoglobīnu veidošanos. Un hemoglobīna sintēzē ir vajadzīgs B6, jo hemoglobīns un proteīns organismā, jo viņš skābekli transportēs asins šūnās. Ja? Ja ir B6 pa maz, viņš to procesu nevar izdarīt. Un tad mums arī uz tā pamata arī var paaugstināties hemoglobīns. Ja ir B6 pa maz. Skābeklis organismā un piegāda asinīs atbilda B6. Ja ir anēmijas, tad arī vajag pirmo skatīties, cik daudz B6, to var kontrolēt, to var pārbaudīt. Ja, bet, kā es saku, profilaktiski mēs varam 2 reizes gadā izdzert šo te kompleksu un mēs normalizēsim organismā B6. Un tad viss pārējās, ko mēs lietosim un ko mēs lietojam, jā, mums uzsūksies un normalizēsies šūnu līmenī. Un anēmijas mums pazudīs. Būs enerģija tātad ātrāk mums paaugstināsies, jo tas ir automātiski. Vēl B6 atbild par hormonu regulāciju. Kā jau pirmītis arī to teicu, jā, ka par hormoniem atbild B vitamīnu. Un arī B6 tieši par melatonīnu un serotonīnu sintēzi regulē mūsu organismā. Tātad tā ir gulēšana un pamošanās cikli. Garu stāvokļu regulācija. Ja mēs nemākam sevi savākt, kā es saku, tad ir jāpadzer B6 vitamīns vai vitamīnu komplekss ar B, jā, un mums normalizēs šī te garstāvokļu regulācija. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ja, jo, ja mēs garstāvokli nevaram sevi saregulēt, tad mums ir nervu sistēma atkal aiziet lejā. Ja? Un lai būtu hormonālā līdzsvarā, B6 ir vajadzīgs. B6 avoti ir ēdot, sistemātiski normalizāciju, visu to, kas ir jāēd, bet mēs to, protams, nevaram, tāpēc mēs dzeram. Bet maiputnu gaļā tātad un liesā gaļā, vista un tītars un lielops ir B6 pamatavots. Zivis un jūras veltis ir ļoti daudz B6 vitamīnu. Pārstrādā dažādi pārtikas produkti, kā graudi un uzturu raugs. Par raugu runājot īstenībā ir tā, ka,
var viņu vienkārši sašķaidīt ūdenītē, mazu gabaliņu nogriežam no rauga, uzliekam siltā ūdenītī, tā kā mēs priekš cepšanas bulciņām vai maizītē, un mēs varam arī papildus sev ar cukuru kopā, kamēr viņš rūkst, mēs kādu karotīti varam sev ielikt mutē, vai arī pat kādu laiciņu šo te raugu paēst, jo arī viņš palīdzēs B6 avotam. Raugā ir B6, un automātiski šo te procesu mūsu organismā var normalizēt. Nav nekas slikts, ja mēs viņu ēdam nevis cepot maizē, bet tieši dzīvu raugu, kad viņš sāk tur rūkt, ja? Tad banāni un avokādo. Šie te dabīgi ir peridoksīda avoti, kura ir vajadzīga. Avokādo ir ļoti, ļoti labs tieši ar B vitamīniem. Protams, mēs zinām to, ka mēs nedrīkstam viņus tur kilogramiem ēst un kā es saku, spaiņiem, ja, bet arī banāni. Ļoti B6 vitamīns. Pākšaugi, rieksti, pupiņas, lēcas, pistācijas, salspuķes sēklās ir ļoti daudz B6 vitamīnu. Pilngraudos, brūnos rīsos, kvinojā un auzu pārslās. B6 vitamīns. Visam ir jābūt ar mēru, kā jau mēs to saprotam. Dārzeņi, kartupeļi, spināti, brokoļi, ļoti daudz brokoļos B6 vitamīns. Tātad normalizē plaušu uzņemto uzturvietu, vielu un klāstu, to starp peridoksīns. Tātad B6 arī ir tas, kas normalizē mūsu plaušu ventilāciju, par to, ko agrāk mēs runājām par plaušām. B6 plaušās ir vajadzīgs. Šī te alveolas normalizācijai, ja, ir B6 vajadzīgs. Ja viņš ir pa maz, viņš var būt par maz alveolām, nebūs spēka. Tātad optimālais vitamīna daudzums B6 ir to starp atmiņu un koncentrēšanās spējām palīdz. B6 pētījumos ir pierādīts, ka spēlē ļoti lielu funkcijas tieši konjunktīvai funkcijai organismā, ja, un arī pie novecošanas. Sirds un asinsvadu veselībai B6 vitamīns veicina sirds un asinsvadu veselību, regulējot homocistīnu līmeni. Asinīs ir homocistīns līmenis, kas ir neļauj B6, neļauj biezām asinīm būt. Ja, tad, ja viņš ir normā, tad asins nepaliek biezas. Šis te līmenis viņš normalizējas. Tātad paaugstināto homocistīnu, koronālo slimības rīksti, tātad kardiovaskulārās slimības tagad ir pirmajā vietā, tas ir otrajā vietā aiz diabēta. Diabēts ir pirmajā, arī B6, starp citu, diabētiķiem ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tātad cukuru līmeni, hemoglobīna līmeni, holesterīna līmeni viņš normalizē un palīdz. Ja ir pa maz, palīdzēt mēs varam šādi te blakus. Ļoti svarīgs B6 ir grūtniecībai un augļu attīstībai. Pirmajos 3 semestros viņš ir jāēd. Kalcijs tur ir jāēd, jo B6 normalizē smadzeņu attīstību auglim. Ja viņš ir par maz mammai, ja, tad būs mātei pa maz, bērnam nebūs ko paņemt no tā organisma, un viņam pietrūks smadzeņu normalizācijai. Un tiem bērniņiem, kam ir problēmas ar smadzenēm piedzimstot, pirmām kārtām ir dzels un B6 vitamīns. Par maz ir bijis. Pa sliktu nekas nenāk, ja dzer drusku vairāk, kā ir vajadzīgs. Ja? Piesliktus dušas un vemšanas, tātad toksikolozei, ja, tātad, kad ļoti ir vemšana, arī B6 kompleksu var padzert, jo arī tad viņš automātiski normalizēs. B6 normalizē šo te grūtniecības laikā tie sliktumi, ja, kad ir tur jāskrien traki un jāmokās, ja, ar šiem te vemšanām. Tātad, un arī pie embriju normalizācija kaulu sistēmai B6 ir vajadzīgs.
Imunsistēma funkcijām, kā jau es teicu, labi funkcionējuša imunsistēma ir vajadzīgs svarīga B6 vitamīns. Imunsistēma, un tas ir arī ļoti, ļoti svarīgi ne tikai pieaugušiem un veciem cilvēkiem, bet arī bērniem līdz 14 gadu vecumu. B6 komplekss ir bērniem šo te vajadzētu vairāk pat padot, lai normalizētu augšanas līmenī gan imunšūnu, gan antīvielu ražošanā organismā. Ja viņš normalizēsies, organisms pēc tam sadarīs savas funkcijas. Un, kā jau mēs runājām, garstāvokļa kontrole ir B6 pamatelements. Ja? Tātad sintēzes serotonīna sintēzi organismā normalizē un garstāvoklis normalizējas. Var arī, es saku, B vitamīnus var, tie, kas šausmīgi streso, tie, kas nevar garstāvoklis, tad ir lejā, tad ir augšā, tad pagriežās pa 5 minūtes un jau atkal kaut ko brēc vai atkal ir labi, tad B6 vitamīnus padodam vai vispār mūsu šo te kompleksu var padot un padzert un normalizēsies, nebūs tik traki. Potenciālie B6 vitamīnu deficīta riski ir tātad, ja nav B6 vitamīns vispār ļoti maz, tad ir nervu sistēmai ļoti, ļoti, ļoti grūti un rodās pirmām kārtām tās ir anēmijas. Vitamīnu daudzumu var veicināt anēmiju, un, kā jau mēs runājam, B6 vitamīns ir pamata elementi, kuri sarkano asiņu šūnu daudzumam. Ja, tātad ne tikai B6, bet tas ir pamata elements, arī B5, ja kā mēs runājam, vispār B ir šīm te, asins ķermeņa, asins šūnu normalizācijai, ja, vienkāršināt. Pie neiroloģiskām problēmām B6 vitamīns ir vajadzīgs simptomus depresijai, kavētās konjunktivītās funkcijas, ja? Ādas slimībām. Tātad B kompleksu mēs varam pie psoriāzes, jāvācakot pie dermatītiem, ja? Visām ādas slimībām, kaut vai jauniešiem, arī tiem, kam ļoti, ļoti tātad sejas izmetās, ja, tad rodās kādas ādas slimības, ja, kuras pēkšņi rodās un visu nevar saprast, no kurienes, ja, pārejas periodā jauniešiem no 14 līdz 18 gadiem tur vispār vajadzētu B vitamīnu kompleksu, lai normalizētu šo te ādas attīstīšanu šūnā. Tas viss ir vajadzīgs B6, tas ir arī tas, kurš palīdz ādas normalizācijai, attīra organismu no sliktajām šūnām, lai nav traucēta imūnsistēma. B6 daudzums ir ļoti svarīgs organismā. Un B6 arī palīdz kompleks pret infekcijām. Var, ja mums nekā cita nav, mēs varam padzert B kompleksu, ja, un arī normalizēsim, palīdzēs ātrāk izvesaļoties un ātrāk infekcijām aiziet no mums projām. Vielmaiņas normalizācijai. Arī atteikšu atkal jauniešiem vai arī B6 kompleksu, kad sākās menopauze. Pie menopaužu sākumiem, kad ir karstie viļņi, ja, kad mums ir augšā hormoni, ka viņi tur lēkā, kamēr viņi normalizējas, ja, B6 un arī pamatā, bet vispār B grupas vitamīnus vajadzētu ielikt tajā kompleksā tieši un arī palīdzēs un nebūs tik daudz karstumi. Ja, jo tas ir ļoti, ļoti, tiešām palīdzoši sievietēm ļoti. Arī vīriešiem. Vīriešiem arī ir menopauze. Mazākā, savādākā veidā, ja, bet arī viņiem ir vajadzīgs šīs te palīdzība normalizēt vielmaiņu. Tātad, ja, hormonālo sistēmu normalizēt. Un B12, drusciņi mēs pieiesim ar, cik drusciņi, bet arī kādu parunāsim pie B12, bet mums ir, kā zināt, mums ir atsevišķi izveidot šis te B12, ja, bet tad arī šeit viņš ir klāt, ja,
un tā ir pamatfunkcija smadzeņu cirkulācijai. Es teiktu, B12 tā ir smadzeņu attīstība. B6 bērniem vairāk, B12 pieaugušajiem. Arī, protams, bērniem, viņš ir visiem ir vajadzīgs, bet vairāk ir kā pieaugušajiem, ja, lai nebūtu smadzeņu problēmas, ja, lai nebūtu nervu sistēma darbībai. Ļoti svarīga loma ir atkal, kā jau es atkal atkārtošos, tātad asins šūnas ir visi B vitamīni. Vielmaiņai, imūnsistēmai un ļoti normalizācija hormonu sistēmā. Tātad atsevišķi no citiem B vitamīniem B12 atrodams ir galvenokārt dzīvnieku izcelsmes produktos. Tātad, kā es saku, gaļā, aknās ir ļoti daudz, starp citu, B12. Aknas mums ir tomēr ir jāēd, kaut vai viņš skaitās subprodukts, ja, bet ļoti daudz ir aknās tiešām B12. Olās ir B12 un, protams, jūras veltes. Zivis ir jāēd. B12 deficīts visbiežāk sastopas tomēr ir veģetāriešiem un vegāniem, jo viņi neēd šo te gaļu. Jā, varbūt viņi ēd zivis, bet arī zinu, ka ļoti reti un nevar organisms, viņš pats neveido B12. Viņam vajag dot, un šo te organismu tomēr, muskuļi neattīstīsies, nebūs tādā lielā procesa, sevišķi, ja jaunieši to dara un aiziet līdz vegānismam tur šausmīgi. No sākuma jaunībā jau neko, bet pēc tam bez B12 tomēr tu to nevar, jo neattīstīsies muskuļu audi. Jā, ļoti labi ir gaļā un piena produktos, bet, kā jau mēs esam runājuši, piena produktu mums nav, ja ir savs piens, tad ir savādāks, jā, laukos kaut kur ir, bet, veikalā tur nav B12, tas tik tiešām tā ir, un labāk tad mēs to gaļu ēdam. Tā tad ir šī te vitamīnu norma ir jāuzņem. Tātad B12 B vitamīnu deficīts, kas tad ir pierādīts to, kad vecāki cilvēki par 50 gadiem organisms vairs nespēja uzņemt šo vielu pietiekamā daudzumā, bet ne tikai. Tagad jau ir pierādīts to, kad jau no 30 gadiem jau viss tas notiek. Ja? Smēķētāji, alkohola lietotāji, tiem ir automātiski B12 vitamīns ir lejā. Jā, un arī kā jau arī B6 grūtniecēm un bērniem līdz 14 gadiem B12, tas arī būtu pamata elements, kas viņiem kopā ar kalciju būtu un cinku, ir vajadzīgs grūtniecēm vairāk, jā, lai viss normalizētos, lai bērns attīstītos un vajadzīgs. Trūkums saistās arī ar noteiktiem stāvokļiem, kur ārstēšanā lietot noteikti zāles. Tie, kas no diabētiķiem, tiem, kam ir patstāvīga insulīna lietošana, B12 ir jābūt visu laiku, ja? Lai asins ķermenīši normalizētos, lai viss notiktu un mazinātos, starp citu ar B vitamīnu grupām, grupu var palīdzēt diabētiķiem, mazāk tas insulīns tur būtu. Ja mēs iekļaujam ar mūsu reišīsēnu un ar bosfīliju kopā, starp citu, diabētiķiem ļoti efektīgi un labāk paliek mazinās. Un pie olnīcas sindromiem, ja ir B12, tad var būt ar olnīcām problēmas. Nogurums arī būs B12 vitamīnu problēma. Protams, atkal sarkanie asins ķermenīši un skābeklis. Organismā pietrūkst un plaušās pietrūkst, audos pietrūkst, šūnās pietrūkst, ja B12 ir par maz. Enerģijas tāpat nebūs, jo es to tagad atkārtojos pie katra B grupas kā tad pieejas, ja, jo tas ir tiešām B grupa, tā ir tā, kas mums dod šo enerģijas avotu no iekšienes, ja, un gulēšanai, ja nevar gulēt, ja nevar aizmigt, tad arī B grupa vitamīni ir tie, kas mums to samazina, tad viņi ir jāpadzer, ja,
stresam. Tātad organisma nespēks, kad ir, ja, tātad, nav spēka, man nogurums, ja, tad B deficīts būs arī ar muskuļiem. Ja ir muskuļu vājums, notējam un mums sāp muskuļi, tad var būt B12. Skābeklis muskuļiem nepienāk, ja ir pa maz B12, tāpēc arī muskuļi mums sāk sāpēt. Ja? Un pie pārslodzes, tad, piemēram, sportistiem tas vispār ir arī ļoti svarīgi, jo tomēr tas B12 viņiem ir visu laiku jālieto, lai šī muskultūra struktūra, lai būtu skābeklis muskuļos. Ja? Sāpes un nejūtīgums, tirpšana, ja skābekļa līmenis šūnās ilgstoši saglabājas zems, var rasties dažādi nervu bojājumi. Jo B12 ir tas, kas mums palīdz skābeklim uzsūkties visā organismā. Ja, ne tikai būs tirpums, ne tikai būs zemes garstāvoklis, ne tikai būs muskuļu sāpes, ja, vienkārši pietrūks skābeklis, viņš neuzsūcās, kā jau mēs te iepriekš jau esam runājuši. Arī pie D12 ir vajadzīgs pie atmiņas traucējumiem. B12, ja ir pa maz, atmiņa zūd. Ja? Rodās aizmāršība, ja, grūtības atcerēties vārdus, skaitļus, faktus, ne tikai bērniem, bet arī pieaugšiem. Ir sevišķi jau, kā jau teicu, vairāk pa 50, bet tagad, kā jau teicu, jau ir no 30 gadiem. Tas ir ļoti, ļoti ātri, jo viņš ir vienkārši par maz, jo mēs viņu neapēdam. Ja? Viņš ir neaizdomājas, ka viņu vajadzētu tomēr padzert, ja? Ka viņš tomēr dod šo te skābekļa koncentrāciju organismā, palīdz uzsūkties skābeklim. Ja? Un ja B12, tad rodās viss mūsu smadzeņu Alzheimers un viss problēmas ar smadzenēm. Pirmām kārtām. Bāla āda paliek, nav asinsrites, ja, jo viss tas arī atkal saistās ar skābekli. Ja? Tā pašā laikā var arī āda palikt dzeltenīga, ja ir tiešām B12 pa maz. Ļoti emocionalitāte, B12 vitamīna deficīts var ietekmēt emocionālo sajūtu. Kā jau mēs to iepriekš arī runājam, ka vispār ir B vitamīns ir mūsu emocionālo pamata elementi. Nervositātei, uztrauksmei, depresijai, trauksmei jādzer B vitamīna grupas. Kā mēs tātad lietosim šo kompleksu? Lietojam mēs 2 reizes dienā pa vienai kapsulai pēc brokastīm. Nedzeram tukšā dušā, jo ne tikai B12 atsevišķo, bet vispār šo te mūsu stipro kompleksu noteikti ne tukšā dušā. Ja? Tomēr kaut kas ir, un, protams, jādzer ļoti daudz ūdens atkal, ja, mūsu produktiem visu laiku ir daudz ūdens jādzer, lai viņam būtu kur funkcionēt un lai būtu kur uzsūkties. Ūdenī viņš ūdens ātrāk šūnā palīdz uzsūkties, ja, lai ir uzreiz momentā rezultāts. Tālūk, to es gribēju šodien pastāstīt.